Latvijā ir tūkstošiem cilvēku, kuri nespēja pilnvērtīgi izbaudīt ikdienu, jo viņi nekad nav redzējuši savu atspulgu spogulī un nezina, cik brīnišķīgi izskatās jūra un saulrietis. Viņu dzīve ir tumsā, jo šo cilvēku lielākā dzīves sāpe ir redzes problēmas. Ivars Lielpēteris no biedrības Baltais suns izpētījis, kā neredzīgos un vājredzīgos cilvēkus aprūpē citās valstīs un kopā ar domu biedriem nolēma palīdzēt kaut vienam tautietim Latvijā, izstrādājot projektu Drauga redzošā acs. Projekta mērķis ir apmācīt suņus pavadoņus, lai pēc tam sniegtu bezmaksas atbalstu vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem. Suns ir vajadzīgs, lai neredzīgais pats varētu izdarīt tādas diezgan ierastas lietas cilvēkam, kā aiziet viens pats uz veikalu, lai viņam nav vajadzīgs kā cilvēka palīgs un vienkārši brīvi pārvietoties pa pilsētu. Lai varētu realizēt ieceri, bija nepieciešams finansējums suņa speciālu iemauktu un inventāru iegādei četrkājainā drauga apmācībai. Biedrība iesniedza pieteikumu SMS Kredit LV inicētajā projektu konkursā Labie darbi LV. Neredzīgais, protams, nav spējīgs samaksāt par suni. Līdz ar to mēs vienmēr meklējam iespēju, kā cits spēj finansēt. Arī skaitām, mēs atradām Labos darbus LV, kas spēj to finansēt, un neredzīgiem, protams, tos nodosim pa brīvu. Un tāds arī tas plāns. Labdarības iniciatīvas Labie darbi LV ietveros mums izdevās atbalstīt ideju, kuras mērķis ir ne tikai nodrošināt un veicināt personīgo izaugsmi, bet arī palīdzēt kādam no 7000 Latvijā dzīvojošo cilvēku ar redzes traucējumiem. Labie darbi LV iniciatorus jauniešu vēlēšanās palīdzēt cilvēkiem ar redzes traucējumiem aizkustināja līdz pat sirds dziļumiem. Kā jebkuram sociāli atbildīgam uzņēmumam, mums ir patiesi prieks atbalstīt tādus projektus, kas palīdz tieši sociāli mazāk aizsargātajai Latvijas daļai. Un šis projekts ir spilgts piemērs, kad nesautīgs cilvēks ziedo savu laiku, savu darbu, savu enerģiju, lai palīdzētu citiem. Lai suns varētu kļūt par vājredzīga vai neredzīga cilvēka labāko draugu, ir jāiziet laikietilpīgs un sarežģīts apmācību kurs. Mēs mācām sunim jau apstāties pie ielas, izvairīties no šķēršļiem. Lai iegūtu finansējumu, jaunieši par projektu tik aizrautīgi stāstījuši un aicinājuši balsot par to lielveikalu apmeklētājus, ka pat saņēmuši apsardzes aizrādījumu, bet tas nav mazinājis viņu apņēmību uzvarēt projektu konkursā Labie darbi LV. Izbaudiet to balsu vākšanas procesu, jo tas tiešām saliedē. Īpaši jums ir liels kolektīvs, tas tiešām var noderēt saliedēšana. Un otrs, ja jūs dabūnāt naudu, nekautrēties teikt, kur jūs viņas esat dabūjuši un palīdzēt citiem arī sameklēt finansējumu. Centība attaisnojās un nu jau tiek apmācīts suns palīgs 7 mēnešus vecais labradors sugas suns Čārlijs.